Čau! Vai esat kādreiz vārījuši zaļo tomātu ievārījumu? Jā, vai tik briesmīgi tas izklausītos zaļie tomāti. Visus zaļos tomātus, kas jums nav nogatavojušies, mēs noblanšējam, iegriežam krustiņu vidiņā, noblanšējam, noņemam mīziņu, smalki sagriežam, liekam katliņā. Protams, ir cukuru, liekam 1:1. 1 kg tomātu, 1 kg cukurs. Attiecīgi, puskilograms tomātu, puskilograms cukurs. Ideāls veids, kā izmantot zaļos tomātus. Tālāk mēs vāram kādu stundu, līdz veidojas tāda karamelizēta masa, karamelizēta. Tad mēs liekam, es ieliku cidonijas gabaliņus, reku var redzēt, bet var likt arī citrona miziņu. Citrona miziņu ieliekam. Es ieliku gan citrona miziņu, gan cidonijas gabaliņus maziņos. Un sanāk ļoti garšīgs, ļoti salt. Nu, cik nu salt, viņš sanāk tāds tiešām kā marmelāde, kā karamela. Cukuru parasto Jelgavas, nevajag nekādu širo te ievārījumu cukuru likt. Un redzat? Ļoti, ļoti garšīgi sanāk. Riktīgs kā karamelīte. Tiešām. Un stundu vārīju. Man te jau, es salēju jau burciņā, tāpēc tik maz sanāca. Stundu vārīju. Domāju, vienkārši tagad padalīšos jums receptīti. Varbūt kādam arī sagribēsies. Vienmēr sakot, ņemam zaļos tomātus, noblanšējam, cik var mīziņu novelkam, cik viņi var novilkties. Citreiz nenovelkās. Vēl labāk sanāk, ja tie tomāti ir mazliet, zin kā jau jāņem nostu, bet viņi sāk tikai sārtoties, bet, nu, tu zini, ka viņi nenogatavosies vairs. Tad, vienkārši šitie man bija mazliet iebojāti, es viņus izgriezu ārā visus, nu, viņi tāpat nenogatavotos vairs. Izgriezu ārā visu bojātās vietiņas un sataisīju zaptīti tādu, ideāli garšīgi. Varat apskatīties arī internetā, zaļo tomātu ievārījums, un patiesi gardi. Redzat? Ideāli. Tiešām. Noblanšējam 1:1 ar cukuru. Vāram stundu. Pieliekam citronu mīziņu, pavēram vēl kāds minūtes 10, līdz kamēr veidojas tāda karamelizēta masa. Tad viņš ir gatavs liešanai burkās. Visu laiku jāmaisa gan uz beigām, lai nepiedeg dibenā. Reku man nav piededzis nekas, viss smuki. Nekas nav piededzis. Tā. Lai jums arī izdodās viss.